Labrīt visiem šajā brīnišķīgajā saulēnajā rītā. Vakar atbraucu no reisa ap kaut kādiem 3 dienā. Šodien dosimies uz Foreļu zveju un uz kempingu. Aizskriešu es ātri līdz veikalam. Vajag paņemt pārtiku. Pēc tam vajag paņemt man pāris mazos gāzes baloniņus, priekš gāzes plītiņas un priekš sildītāja. Izpakošu vēlāk kempinga krēslu jauno, kas man atnācis, parādīšu jums, kas tur atnāca. Pašai, ja godīgi, interesanti redzēt, es tā uz dullo kaut kādu paņēmu no online, bet tā dzīvē neesmu redzējis, tāpēc būs interesanti paskatīties, kas tur man atnācis ir. Šorien ārā ir mums +4 grādi, priekš Ziemeļu Kalifornijas, tas ir, diezgan augsts, es teikšu. Diezgan skaitās parka tāda ziema, ja? Vajag pat cilto jaku uzvilkt mugurā. Kempingā būs it kā dienā kaut kādi, man liekas, līdz 20 grādi siltums, naktī arī būs kaut kādi 3 grādi siltums, bet ir mums speciālas biezās segas līdzis, telts, viss būs silti, sildītājs ir līdzi, ja nu gadījumā kas. Mēs nakšņojām arī kempingā vēl augstākos apstākļos un bija tīri labi, ja godīgi, tāpēc es domāju, šoreiz mēs arī nenosalsim. Nekas, būsim stiprāki, veselība būs stiprāka, mazāk grumbu būs augstumā guļot. Tad, dodamies uz Walmartu pēc precām priekš kempinga, un tad, ja es domāju noteikti, kad atradīšos Walmartā, es jums pieslēgšos, parādīšu, kas un kā mums tur notiek. Šā gada raža tāda neliela, te vēl zied, bet tomēr kaut kas. Te pavisam tāds maziņš kriksītis, vēl jau tikai taisās aizmities. Šeit vēl ziediņi, vitamīns C. Vajag mazliet mašīnu uzkopt, izsūknēt, iztīrīt pirms kempinga. Mums te lieti gāja, viss ir netīrs. Ļoti labi man patīk tad, kad man ir paklājiņi gumijas. Paņem vienkārši viņas ārā un izmazgā, un bez bēdas, un kā jauni pēc tam atkal. Es ar citām mašīnām nomocījos ar tiem parastiem auduma paklājiņiem. Šādi te gumijas tīri pie sirds nāk, arī tur man kaut kas ir izlījis, ja. Es īpaši nepārdzīvoju par to, ka paliks kaut kāds traips vai vēl kaut kas, vienkārši paņēmu, izmazgāju, noslaucīju, vai saulē izžāvā un kā jauni. Viss kā jauns toreiz tā. Pagarinātājs man ir. Tālāk viss atkarīgs no tehnikas. Vakardien iegādājos šādu te gēlu, pat nezinu, kā pareizi pateikt, gēlu želeja. Biju sen jau internetā redzējusi. Tā, tas ir priekš mašīnu tīrīšanas, gan priekš ofisa, ja tur kompjuteram. Es domāju, jūs noteikti arī esiet ko tādu internetā redzējuši. Tā, viņi ņem ārā. Un tāds te lūdzu želeja, ja? Tu tīri
grūti pieejamas vietas. Nu, es neteikšu, ka baigi. Viņš tur perfekti jau visu iztīra, bet, nu, neko tā interesants tāds. Piemēram, ja, tur, kur pogas, kaut kādi netīrumi savācas, ko varbūt ar lupatiņu grūtāk dabūt ir, tad lūdzu tādu želiju iekšā. Un viņš savāc visus netīrumus. Te var redzēt jau netīrumi, kas sakrājušies iekšā. Es pamēģināšu tulītās. Aizmugurā šeit, nezinu, redzēsies vai ne? Kādi tur netīrumi vienkārši ieliki tādu želeju, ja? Izņem. Pasties, pat te kādu gabalu viņš ir paņēmis iekšā. Principā, zini, tīri labi. Nepaliek kaut kādi trekni vai eļļaini nospiedumi. Iekšā iemet. Hops. Un tīrs. Kaut kādus putekļus jau savāc kaut ko. Pēc smarža arī tāda bišķīt viņam ir kā pēc ķiršām. Visos stūros. Nu tāds, nezinu, tas ir, man liekas, tā, kā saka, spēlēties, ja? Ja kaut ko pa nopietnam tīrīt, tad, nu, ar lupatiņu es domāju. Bet, nu, paskīsimies, ja? Netīrums tur tā. Kameru nofokusēšu, lai var redzēt netīrums iekšā. Tā, ieliksim želeju. Nu, neko, izvilk ārā. Tur vēl palicis ir. Otrais piegājiens. Nu, Jā, priekš tādām kā vietām, ziniet, tīri feins. Es varbūt pat ieteiktu nopirkt tādu. Go get it! Come here! Sēd! Tā, tomēr es nenocietos. Un kempinga krēslu atvēršu tagad. Līdz kempam nevarēja sagaidīt. Paskatīsimies, kas tam ir sanācis. Tā. Godīgi sakot, lielāks kā domāju, ka būs. Tā. No. Kas mums te sanāks? Vēl klāt tikt pie viņa, ja būtu varētu. Ok. Nu, šāds lūk krēsls. Daudz lielāks nekā domāju būs. Te man liekas, pat 2 cilvēki mierīgi var sēdēt. Makšķeri rokās vajag tikai baigi ērtais. Šeit var ūdens pudeli nolikt. Vai kā kārtīgiem latviešiem alderīti, kuru man šeit diemžēl nav. Jā, ļoti mīksts. Es domāju, šodien kempā izsaušos. Es nopirku viņu Bad Pro veikalā, kur viss priekš kempinga medībām un tā tālāk. Ļoti ērts, ļoti mīksts, baigi feinais.
Sēž 2 maitas putni augšā. Galvām pretīgām tādām. Kur vēl lieliskāko vietu atrast? Koks interesants. Nokartis. Vienreizēji sēdi, zvejo. Tajā krastā arī cilvēki kempo. Pievilksim tuvāk. Mēs arī makšķeres iemetām. Pagaidām vēl nav nekā. Sakurām ugunskuru. Lampiņas. Pagaidām sēžam zvejojam, nekā vēl nav. Tikko viena no makšķerēm zvanīja, bet pagaidām nav nekā. Rīt agri no rīta iesim tur uz ezera otru galu tālāk. Tur ir viena vieta, kur ļoti ķerās foreles. Te varbūt arī viņas nesteigā, jo ūdens līmenis ir ļoti pacēlies. Varbūt te viņas nesteigā, jo pat nav, cik jau mēs kaut kādas 2 stundas laikam makšķeres turam bez izmaiņām. Rīt no rīta mēģināsim skatīties. Tur vīrietis arī iet. Arī iemetas makšķeres un nekā viņam nav pagaidām. Gaidam. Laiks vienreizējs. Te mēs neko nenoķērām, sēžot pie tā krasta. Aizbrauksim tulītās uz citu krastu. Pamēģināsim tur. Ko iesim gulēt. Ērti ietaisījāmies, ir piepūšamais madracis apakšā. Šeit ir tāds sildītājs uz propāna gadījumā, ja kas jauks paliek. Protams, jābūt ventilācijai ar tādu propānu. Mēs viņu ieslēdzam uz dažām minūtām. Pieskatam, protams, jo var aizdegties no viņa viss ļoti viegli. Šeit mums ir tāda baterija līdz akumulators. Šeit var uzlādēt gan telefonus, gan parastais stepselis iet iekšā, gan arī, principā visu tu vari pieslēgt šeit. Tā, liekamies gulēt un celsimies 5 no rīta, mēģināsim noķert kādas foreles.